Sveicināti klausītāji un skatītāji. Šeit atkal ir podcasts, kas tas vispār bija. Un es Anastasija Taterenko Supe, un es šodien esmu ļoti pacelātā noskaņojumā, tāpēc, ka es gadu gaidīju, kad es varēšu uztaisīt epizodi par Eirovīziju. Nu, un kā jūs noprotat no šī teikuma, mēs šodien diskutēsim par šo lielisko Eiropas un ne tikai līmeņa pasākumu, kas saucas Eirovīzija, vai tas ir tiešām tikai dziesmu konkurss, jo Eirovīzija sevi piesaka kā dziesmu konkurss, vai tomēr tas ir kaut kas daudz plašāks un daudz vairāk un sevi ietilpstošs pasākums. Par to mēs arī mēģināsim izrunāt. Man ir jāatzīstas uzreiz šeit krastā esot, ka es esmu Eirovīzijas fans, es katru gadu skatos. Pagājuši gadu man pat bija Eirovīzijas ballīte mājās, un mēs skaitījām punktus, mēs piešķīrām un skaitījām punktus, un līdz ar to, pa īstam skatījāmies to visu pasākumu. Mana Eirovīzijas fana stāsts, man liekas, ir, cik man ir, man liekas, 20 gadi tas stāsts varētu jau iet, un līdz ar to šodien ar mani ir tikpat, es ceru, tikpat iesaistīti cilvēki šajā te stāstā. Mums ir Miroslavs Kodis šodien pieslēdzies attālināti, jo viņš atrodas kaut kur un iespējams ceļā uz pašu Eirovīziju Vīnē. Miroslavs ir Latvijas Eirovīzijas, es teikšu, fanu kopienas vadītājs. Sveiks! Sveiki visiem, labdien! Tad mums ir arī Edgars Bāliņš, kas ir Latvijas Eirovīzijas eksperts. Kādreiz man bija grūti iedomāties, ka šāds tituls var tikt piešķirts, bet tāds tituls eksistē. Līdz ar to čau, Edgar! Čau! Mums ir Undija Ancēna, kas ir ļoti laba vakaru pavadīšanas laika pārstāve. Viņa vada spēles Melomaniekos. Tā ir tāda mūzikas minēšanas spēle, kur savāc nereāli daudz cilvēku, reizēm tādās ļoti saspiestās telpās, bet ar ļoti labiem noskaņojumiem minot spēles, un pat ir viņiem pat atsevišķas spēles par Eirovīziju, tāpēc šodien man liekas, ka šis skatījums būs ļoti vērtīgs. Sveika! Labrīt! Un vēl mums ir arī Anna Platpīra no Latvijas sabiedriskā medija, un Latvijas sabiedriskais medijs tātad mums ir tas, kas nodrošina šīs te lieliskā pasākuma translācijas, un šogad es biju kaut kāda ļoti ignoranta, acīm redzot, pagājušajos visos gados, jo pamanīju tikai šogad, cik plašs saturs LSM ir par Eirovīziju, pat visiem māksliniekiem ir dziesmu vārdi pierakstīti, lai mēs zinām, par ko ir arī svešvalodā šīs te dziesmas. Līdz ar to es domāju, ka skats no sabiedriskā mēdija puses arī būs mums ļoti šeit noderīgs. Līdz ar to sveika, Anna. Sveiki. Lūk, es gribu sākt tad ar pavisam vienkāršu jautājumu. Un vienlaikus ne tik vienkārši, kas jums ir Eirovīzija? Tas ir dziesmu konkurss, kā tas sevi piesaka, vai tas ir kaut kas cits? Šis jautājums ir adresēts jums visiem, un es varētu sākt ar Miroslavu. Vēsturiski tas bija, protams, dziesmu konkurss, jo varbūt televīzijām nebija tādas iespējas, kādas ir šobrīd, bet laikam attīstoties, es tagad teiktu, ka tas ir ne tikai dziesmu konkurss, bet arī šovu konkurss, jo tas ir televīzijas konkurss, jā, mēs skatāmies to, nevis par radio klausamies, bet skatāmies, tāpēc ir svarīgi viss, gan tas, ko mēs redzam uz skatuves, gan arī pati dziesma, bet lai vinnēt Eirovīzijā ir vajadzīgi, kā es teicu, visi, arī dziesma ļoti svarīgi. Nevar vinnēt, jo daudzi saka, ka tur bārdaina sieviete tad arī uzvarēs. Nē, bet bārdainai sieviete bija ļoti laba balss. Tāpēc ļoti svarīgi, lai ir arī balss, lai ir dziesma un arī šovs. Tad, ja viss kopā ir, tad dziesma var uzvarēt. Skaidrs, Anna? Man jāsāk tā plašāk droši vien atbildēt, jo sabiedriskais medijs tas, kurš translē Eirovīziju, un ir arī tas, kurš ir bijis Eirovīzijas uzņēmējs Latvijā vienu gadu. Eirovīzija ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem vispār medijos Latvijā. Es teikšu, pagājušajā gadā Eirovīzija pulcēja 240,000 skatītāju, kas ir viens no skatītākiem vispār gada griezumā pārraidēm. Turklāt tas ir ļoti, ļoti garš šovs, tas nav pusstundu vai stundu, tas ir vairākas stundas līdz vēlai naktī, kas ievelkas, un šis šovs pulcē pie ekrāniem būtībā visu ģimeni. Tas ir ļoti augstas kvalitātes dziesmu konkurss, kurā piedalās visas Eiropas valstis un vēl valsts ārpus Eiropas, un kuru veido Eiropas raidorganizācija, kuras biedrs arī ir sabiedriskais medijs Latvijā. Un mums šis šovs ir nozīmīgs, jo
Kā jau es teicu, tā ir kvalitatīva izklaide, kura mums ir viens no lietām, kas mums ir arī jāveido. Un otrkārt, arī mēs šeit esam kā dalībvalsts, un mēs esam kā viena no Eiropas Saeimas valstīm, kas piedalās, iegūst pieredzi, dod platformu māksliniekiem, jaunākiem, vecākiem, ir piedalījušies gan tādi, kas sevi jau pieteikuši Latvijā, gan arī tādi, kurus mēs tik labi nezinām. Un kopumā tas ir tāds liels piedzīvojums, pārdzīvojums, milzīga gatavošanās gada griezumā. Un, es domāju, ka tas ir notikums visai Latvijai, un par to liecina gan skaitļi, gan arī tas, cik nozīmīgs tas notikums ir mums pašiem, gan tehniski, gan radoši, gan visādi citādi. Tas tiešām ir viens no nozīmīgākajiem. Lielāka auditorija par Eirovīziju ir tikai hokeja spēlēm, un prezidentu un premjeres vecgadu uzrunām vismaz pagājušajā gadā. Tā kā, jā, tas ir top 10 notikums. Nu, es domāju, ka valsts prezidentam vajadzētu tad saņemties, lai vismaz drusku vairāk atrautos no Eirovīzijas. Es atrautos sliktā nozīmē, kā dabūt pa galvu, bet skatījuma ziņā. Undija, tavā ieskatā, kas tev ir Eirovīzijā, un vai tur ir svarīgāk, ka tad pati dziesma, vai tas, kā tu izskaties, vai tas, ka tu spēj sacelt traci vēl pirms Eirovīzijas konkursa, kas tev tātad ir šis pasākums? Šis ir brīdis, kurā man jāatzīstās, ka es neesmu liels Eirovīzijas fans. Bet, bet esot melomanieka vidē, man šķiet, ka īstenam melomaniekam visi žanri ir mīļi. Un man, skatoties melomanieku kontekstā, Eirovīzija ir žanrs. Tas ir žanrs, tā ir viena lāde, kurā ir ārkārtīgi daudz mūzikas, ārkārtīgi daudz priekšnesumu, ārkārtīgi daudz mākslinieku. Un līdzīgi kā katrā žanrā vai... Jā, teiksim, katrā žanrā tur ir daudz, kur rakt. Un man šķiet, ka tas ir viens milzīgs žanrs, veids, kurā iekšā ir šī mūzika. Un, ja man jāatbild uz jautājumu, kas ir tas galvenais vai dziesma vai šovs, no tiem šoviem, ko es esmu skatījusies, man šķiet, ka līdzīgi, kā jau man kolēģi pirms tam teica, ka tā ir kombinācija no visa, ka tā ir gan dziesma, gan šovs, gan tas prieks, kuru tu izjūti laikā, kamēr tu skaties to dziesmu. Jā, tā ir kombinācija no visām lietām kopā. Edgar, tu esi bijis Eirovīzijā, negluži kā dziedātājs, bet, bet nekad nevar zināt. Eirovīzijā ir uzstājušies visdažādākie personāži. Mirslavs taisa tur jāmāk dziedāt. Jā. Vienu gadu atcerieties, bija Zos vai Pīle, kas piedalījās mākslīgā. Jā. Rotaļpīle, līdz ar to visiem ir iespēja. Eirovīzija ir tā kā Latvijai iespēja zeme. Kas tev ir Eirovīzija? Ir cilvēki, kur gaida, teiksim, Ziemassvētkus, jauno gadu, Jāņus, varbūt ir tā, kas lieldienas gaida, ja? vai dzimšanas dienas, vārdienas, hokeja čempionāti, cilvēki, kas gaida hokeja čempionāti. Un man apmēram Eirovīzija ir viss tas kopā, bet pareizi no tā reiz 10, tas, cik ļoti es gaidu Eirovīziju. Man tā ir daļa no manas dzīves. Es Eirovīzijai sekoju līdzi ne tikai tos 3 vakarus maijā, bet, teiksim, gandrīz vai no septembra, kad drīkst tik publicētas Eirovīzijas dziesmas topošās. Un es skatos gandrīz visas nacionālās atlases, un tiešām šis notikums man ir tādā reliģijas līmenī apmēram. Tāpēc es teiktu, ka tas ir pats svarīgākais un nozīmīgākais notikums pasaulē, kas ir vispār iespējams. Šeit mēs esam tādā diezgan lielā spektrā starp aptuveni drusku skatos un pielūdzu. Es atrodos kaut kur tuvāk laikam šim te reliģijai, jo parasti pēc tam, kad jau labu laiku pirms Eirovīzijas ir šie 3 vakari notiek, man jau playlistēs viss ir salikts, un pēc tam parasti pēc Eirovīzijas seko Rīgas Rīmī maratons, vai ne Rīmī, kāds tur katru reizi ir šis atbalstītājs, un tad man ir playliste, kas ir salikta no labākajiem, kas ir Eirovīzijā, un, protams, tur parasti iekrīt arī jaunās dziesmas, līdz ar to šeit, man liekas, loģiski izriet jautājums fanot par Eirovīziju mūsdienās, tas ir tā kā krinžīgi nedaudz, vai tas ir tas, ar ko lepoties? Jo reizēm cilvēkiem ir tāda divējāda attieksme par to, kas ir Eirovīzija. Kad tu pasaki cilvēkiem, lūk, es gribu skatīties Eirovīziju, cilvēkus teis reizēm paskatās ar šķību aci. Kas tas ir, Miroslav? Es domāju, tas ir kā kuram. Pirmkārt, vismaz Latvijā ļoti daudz cilvēku saka, es neskatos Eirovīziju, bet visi skatās, visi zina, kas ir uzvarējis, visi zina, kas tur piedalījās, tāpēc visi skatās, vai vismaz ziņās izlasa.
Tāpēc visi zina par Eirovīziju. Tāpēc nebūsim naivi. Nav cilvēks, kurš neskatās vai neinteresēs par Eirovīziju. Un es domāju, ka tas ir kā kuram. Protams, ka faniem tas ir ļoti liela, kā Edgars jau teica, tas ir ļoti liela svētki, tie ir svētki. Un, jā, tie ir ne tikai 3 vakari maijā, tie ir svētki visu gadu, jo mums ar fanu klubiem ir arī savi konkursi, sapulces, sarunas un tā tālāk. Tāpēc tas notiek visu gadu. Tāpēc es domāju, ka jā, tas ir ļoti liels notikums visiem faniem. Kā jums liekas? Tas ir tāds guilty pleasure, vai mums, Eirovīzija ir tomēr tas, ka tev ir jābūt lepnam par sevi visdažādākajās savās izpausmēs, vai mums ir beidzot jābeidz tiem, kas skatās kautrēties par šo te savu aizraušanos? Edgar, kā tu teiktu? Vai tu esi lepnas par sevi kā Eirovīzijas lielo fanu? Jā, es noteikti esmu lepns, bet daudzām lietām cilvēki, kas neskatās, ir tāpat par to pašu hokeju daudz neskatās un uzskata, ka ir pilnīgi bezjēdzīga lieta, ka tur pirms kam cilvēki dzenās pakaļ ripai. Bet tādi cilvēki ļoti maz, vai ne? Cilvēki, kuriem ir iebis Eirovīzija kaut kādu iemeslu dēļ, kur viņi nav iedziļinājušies tajā, kas vispār tur notiek, cik ļoti tas ir gan ne tikai šovs, kurā tur dansot cilvēku skatot, cik ļoti tas ir politisks šovs, cik ļoti tas geogrāfisks šovs, cik ļoti tur viss ir sasaistīts kopā, cik ļoti aizraujošs pasākums tas ir. Jūs nav iedziļinājušies un varbūt liec sev šo unikālo prieku. Anna, tu teici, ka ir ļoti plašs šis skatītāja loks, bet vai ir mēģināt saprast, kāpēc cilvēki skatās šo Eirovīziju? Vai tas ir tikai, ka mēs skatāmies izklaides pēc, vai mēs tiešām tam fanojam par to kā par sportu, vai mēs esam ieinteresēti politisku iemeslu dēļ, kāpēc cilvēks skatās šo lietu? Es varbūt sākumā uz to iepriekšējo jautājumu atbildēšu par to sveškaunu. Droši. Man liekas, ka par visu, kas ir likuma ietvaros, un kur tu esi fans, un kur tu nekādā veidā nepārkāp citu cilvēku tiesības, manuprāt, ir vērts lepoties ar to, ka tu par kaut ko fano, par kaut ko iedegties, kaut kas tev patīk. Un, manuprāt, Eirovīzija ir brīnišķīga lieta, par ko iedegties. Eirovīzija gadiem ir veidojusi un popularizējusi iekļaujošu, daudzveidīgu sabiedrību. Tas ir augsts kvalitātes šovs. Tajā piedalās mūziķi ar visdažādāko repertuāru, sākot no metāla līdz romantiskiem bardiem, kas dzied. Tas ir šovs, kurā tiešām sanāk cilvēki kopā, kurā ik pa brīdim uzplaiksni arī dažādas politiskās kaislības. Tajā ir pārsteigumi. Būtībā katru gadu ir kaut kāds pārsteigums, lai arī cik ļoti organizatori censtos visu novērst un nogludināt. Auditorija gaida un bieži vien sagaida šos pārsteigumus. Man arī jāsaka, ka Eirovīzija ir viens no retiem šoviem, kurā auditorija ir ne tikai latvieši, arī, bet mazākumtautība auditorija ir ļoti daudz. Mazākumtautības auditorijas skatās tieši Eirovīziju. Un jā, es nezinu, manuprāt, tajā gadā ar visu dziesmu atlasi ir pieteikumi arī par šiem darbnīcām, kurās mūziķi dodas, lai vispār sagatavo dziesmas ar plašu atlasi ar Supernovu, kur arī ir milzīgi notikums šovs Latvijas lokālajā mūzikā, un kur arī jau šajā brīdī viņi saņem uzmanību un piesaist no ārzemēm. Es nezinu, man liekas, ar Eirovīziju var lepoties, ar to, ka tev tā patīk, ka tu par to zini, tāpat kā var lepoties par jebko, kā Edgars teica, par hokeju, vai par marku krāšanu, vai par video spēlēm, vai par to, ka tu zini akadēmisko mūziku. Un arī akadēmiskajā mūzikā šogad, starp citu, mums ir jauno mūziķu konkurss, kas arī ir tā kā Eirovīzijas tradīcija, tikai akadēmiskās mūzikas virzienā, kas būs vasarā. Tas mums ir atgriešanās. Bet kāds bija jautājums? Kāpēc skatās? Kāpēc skatās? Man liekas, ka tie visi aspekti, kuriem jau mēs runājām, ir tie, kas veido to kopējo ainu. Šie pārsteigumi, tiešām lielā kvalitāte. Būtībā Eirovīzija ir mūziķu vidū tāds tehnoloģiskā iespēja, ko tu vispār vari izdarīt uz skatuves, cik plašas tavas iespējas, balss, tehnoloģijas, skatuve, tērpi, gaismas, uguņi, jaunās kaut kādas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts un viss cits kopā ar šo translāciju. Un viss šī spozme un tajā pašā laikā milzīgā gatavošanās un arī vēsture, kas Eirovīzija ir ļoti, ļoti dziļa un nopietna, tas viss, manuprāt, veido šo interesi par šovu. Undija, saki... Drīkst atbildēt, kāpēc skatās? Jā. Es ļoti, ļoti gaidīju šo jautājumu, kāpēc skatās. Redzot to, cik daudz cilvēku melomanieku kopienā seko līdz Eirovīzijai, es palauzīju savu galvu par šo jautājumu, un es nonācu pie atbildes, ka, manuprāt, cilvēki šajā politiskajā laikā, šajā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, skatās Eirovīziju, tāpēc, ka viņi meklē kolektīvus prieka mirkļus. Un, ja mēs paskatāmies uz to, cik
daudz mēs esam nostrādājušies, noguruši, aizkaitināti, cik mums viss liekas, ka vienkārši lieciet man mierā. Eirovīzija ir viens no tiem notikumiem, kad mums sanākt kopā pazīstamiem cilvēkiem, nepazīstamiem cilvēkiem ar ļoti dažādiem viedokļiem, ļoti atšķirīgiem skatījumiem uz dzīvi un izjust kopīgu kolektīvu prieku, kas ir fantastiski. Un mēs to darām arī hokejā, mēs to darām arī dziesmu svētkos, mēs to darām maratonā, te jau tik daudz lietas tika nosauktas, bet tas ir kaut kāds brīdis, kurā izjust fundamentālu skaistu būšanu cilvēkam. Un man šķiet, ka tajā nav nekā sveškaunīga, tas vienkārši nav iespējams. Un tas, par ko es domāju, ka tie cilvēki, kurus es redzēju vakardienas zālē un aizvakar zālē, kur spēlēja Eirovīzijas spēli, ar kādu prieku viņi dziedāja līdz dziesmām, ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, saskatījās ar cilvēku, kurus absolūti nepazīstu un izjūtu vienkārši skaistu to kopā būšanas mirkli. Man liekas, ka to nevar aizstāt citas lietas. Un šādi mirkļi mums ir svarīgi, kā sabiedrībai kopumā. Mums viņi ir svarīgi kopienu vidū, atsevišķi mums kā cilvēkiem, bet mums tie jāmeklē. Un Eirovīzija ir viens no veidiem, kā to izdarīt. Un man šķiet, ka to vajag izmantot. Mums tas ir jāliek lietā. Es vēl varu piebilst varbūt pie tā arī, kāpēc skatās. Droši vien tāpēc, ka Latvija piedalās. Pagājuši gadu, manuprāt, kad Tautumeitas piedalījās, tas bija diezgan liels tāds, kad viņas tomēr dziedāja latviešu valodā uz skatuves ar šo tautisko etnoloģisko piesitienu, ar visiem tērpiem, ar šo pārsteigumu. Un, tas kaut kādā ziņā arī vieno sabiedrību ļauj justies kaut kādā ziņā lepniem par sevi, pārdzīvot. Nevajag to novērtēt pa zemu, ka šajā brīdī mēs jūtamies tā, ka viņas pārstāv mūs visus, vai nu tās Tautumeitas, vai šogad tā ir Atvara, vai citus gadus vēl kāds cits. Tāpatās kā Latvijas spēles hokejā, vai citas reizes, vai Straumeno saņem Oskaru un viņi atgriežas mājās, vai kā. Tie lielie mirkļi, kad mēs izjūtam šo kopā būšanu. Kā jums šķiet, tad, kad mēs skatāmies, jau tika pieminēts, ka Eirovīzija ir daudz vairāk nekā vienkārši tās 3 minūtes Eirovīzijas formāta dziesmas. Tur ir, piemēram, tās pašas, protams, politiskās kaislības, kur ar katru gadu, man liekas, to kļūst ar vien vairāk, jo mēs vienkārši spējam vieglāk sekot līdzi visticamāk tam, kas notiek, pateicoties sociālajiem mēdījiem, sabiedriskajiem mēdījiem. Cik viegli ir izlemt vai par kaut kādām tādām politiska rakstura ņemtnēm ziņot vai neziņot? Vai tas, es domāju, tas ir droši vien kaut kāds redakcionālās dabas jautājums, vai ziņot par to, ka kaut kādas valstis, piemēram, tur negrib draudzēties ar Izrēlu, kāds tur kaut ko vēl ir nelabi pateicis. Tā izšķiršanās, vai par visu vēstīt, vai ne par visu vēstīt? Sabiedriskais mēdījis, tātad mums ir vairākas redakcijas, un redakciju iekšienē notiek izvērtējums par to, kurā brīdī, par ko ir jāziņo balstoties uz dienas kārtību un citiem žurnālistikas principiem redakcionāliem. Es nezinu, mēs tā neizrunājam katru ziņu atsevišķi. Mums ir atsevišķas lietas, par kurām mēs vienojamies savā iekšējā nostājā. Piemēram, olimpiādē tā bija vienošanās nerādīt sportistus, kuri iedzem neitrālā karoga, bet pārstāv konkrēti agresoru valsti. Mēs nerādījām šos sportistus, un tā bija mūsu iekšējā izvēle. Par citiem jautājumiem, visticamāk, tas ir katras redakcijas iekšējais lēmums, un tās mums tiešām ir daudz. LSM ir savu redakciju portālam, atsevišķi ziņu dienests, Latvijas televīzijas pusē, Latvijas radio pusē. Protams, mēs izrunājam ļoti daudz lietas, bet mums nav bijis šāda saruna, ka mēs kaut ko nerādīsim vai kaut ko neskaidrosim vai nestāstīsim. Un tā kā tas ir būtībā žurnālistisks pamatprincipi, pēc kuriem mēs vadāmies. Miroslav, vai, ja mēs skatāmies uz Eirovīzijas tādu kaismīgo fanu kopienu, cik ļoti tā jūt līdzi tieši šiem te politiska rakstura pārdzīvojumiem, kas notiek? Teiksim, pagājušā gadā, es atceros, man bija komandējums kaut kur, un es ieraudzīju, ka izslēdza Eiropapu ārā no konkursa, un es ļoti pārdzīvoju par to. Cik ļoti šāda veida notikumi ietekmē to, kā fanu kopiena skatās uz to, kas ir Eirovīzijā, un vēlmi turpināt vispār būt šajā te kopienā? Es teikšu, diemžēl ļoti ietekmē. Protams, Eirovīzijas fanu klubs ir nepolitiska organizācija, arī Eirovīzija ir nepolitisks konkurss, cik tas varētu būt. Ja? Un visi fani mēģina vismaz turēties ārpus politikas, neiejaukt politiku, jo tas ir tomēr, kā jau šeit teikts, tie ir svētki, tas ir muzikālais koncerts, ir mūzikas konkurss, dziesmu konkurss, bet politika vienmēr iet roku rokā, diemžēl, ar Eirovīziju.
Protams, starp faniem gan čatos, gan Facebookā visur ir visādi komentāri, ir arī visādi, visādas sarunas par to, vai atļaut Izraēlai piedalīties vai neatļaut, vai tas ir labi vai slikti, ka, piemēram, šogad tur Spānija, Slovēnija nepiedalās citas valstīs. Protams, tas tiek visādi runāts par šo, bet mēs cenšamies arī, ka Eirovīzijas fanu klubs tomēr būt nepolitiskie, un mums ir ļoti žēl, ja kāda valsts nepiedalās, vai ja kāda valsts piedalās un ir diskvalificēta, kā bija ar Nīderlandi, vai kāda valsts nepiedalās kādu citu iemeslu dēļ, vai kāda valsts piedalās un tur ir liela politika, tur ir skandāli, jo tomēr gribas, lai Eirovīzija beigās būtu tomēr svētki, nevis politika. Tāpēc, tas viss notiek, par to tiek runāts, bet mēs cenšamies vismaz ārpus nerādīt šo, un ārpusē vismaz tiek tie ir svētki, lai tā arī paliek, tie ir svētki, mūzikas svētki. Edgar, šogad nepiedalās 5 valstis, kas parasti piedalās. Ja es pareizi esmu saskaitījusi Eirovīzijā, Īrija, Islande, Spānija, Slovēnija un Nīderlande. Jā. Nepiedalās šogad kā, un šīs valsts nepiedalās politisku iemeslu dēļ. Nevis tāpēc, ka šogad mums nav naudiņas piedalīties vai vēl kaut kā, bet tie ir diezgan politiski iemesli. Kā tavuprāt šis atstās vai jau atstāja iespēju uz kvalitāti tam pasākumam, ko mēs skatīsimies jau tā kā mēs publicēsim ierakstu Eirovīzijas nedēļā šonedēļ? Jā, tas ārkārtīgi atstāja iespēju, jo redz, pusmāla ir mazāk valstis, mums arī saka šovs, tas ir ārkārtīgi briesmīgi, manuprāt, ka mēs varēsim savā pusmālā redzēt tikai 15 priekšnesumus. Protams, atturēts nozīmē, ka lielāka iespēja ir tikt uz finālā, jo citreiz pusmālā ir bijušas arī 18 dziesmas, 17, bet tā nopietni runājot, tad tas atstāja ļoti lielu iespēju, jo vēsturiski Īrija vispār ir valsts, kas dala visvairāk uzvaru, Spānija vienmēr nāk ar milzīgu budžetu un milzīgu šovu un principā visas šīs valstis nāk ar ļoti brīnišķīgiem priekšnesumiem vienmēr. Es domāju, ka tas ir patiesībā diezgan liels zaudējums, un arī es domāju, ka arī auditorija šogad varētu kristies, jo arī šīs valsts pateikuši, ne tikai nepiedalīsies, bet viņas arī nerādīs šo šovu savos televīzijās, un es domāju, ka šis ir diezgan skumjš gads tādā ziņā. Vai tas kaut kā tiek ņemts vērā arī sabiedriskā medijā, plānojot šos raidījumus, ka tā auditorija varētu būt mazāka, kā tiek mēģināts piesaistīt cilvēku šim gadam, ņemot vērā, ka ir diezgan daudz to fonā, kaut kādu nesmukumu, kas tomēr apvīja Eirovīziju šogad un pāris pagājušos gados? Grūti teikt, man liekas, ka šogad mums ir ļoti daudz satura, kas ir par Eirovīziju, kas ir bijis visdažādākajās platformās, sociālajos medijos un citviet. Un kopumā mēs to skatāmies kā ikgadējo šovu, kas ir šis izpildītāju dziesmu šovs starptautiskais, kā tas ietekmēs. Varbūt, ka visi šī politiskie jautājumi tieši pretēji vēl vairāk piesaistīs auditoriju, kur būs pamanījusi kaut kādas, šīs te vēsmas un jautājumus, un tas varbūt vairāk tieši piesaistīs. Un tāds reiz ir vienkārši, ka jebkura publicitāte ir publicitāte, bet mēs neesam tā runājuši, ka šogad būs mazāk. Es nedomāju, ka būs mazāk auditorija. Latvijas televizijām, domāju, būs tikpat jāapmēram, domāju, visā Eiropas kontekstā. Parasti ir 160 miljoni. Tur varētu būt mazāk. Latvijā, es domāju, ka skatīsies riktīgi. Jā, pēc Cerēsim, ka skatīsies riktīgi. Jā, pēc Tautmētas panākumu vajadzētu tā, ka... Skatās vairāk arī fināli. Tad, ja tur, protams, ir Latvijas pārstāvs, tiek otrajā pusfinālā būs atvēra, tam noteikti būs labi skatījumi. Viņai ir ļoti spēcīga dziesma, un mēs redzējām Supernovā, viņai bija pirmā veida gan no skatītājiem, gan no žūrijas. Tā kā tur noteikti būs interese par finālu, ja atver tiks, tad noteikti, bet šogad taču mums ir hokejs. Jā, to hokeju varēja pabīdīt kaut kādu citu dienu. Priekš kam jāspēlē? Tas noteikti kaut kā ietekmēs to reizi. Jā. Priekš kam jāspēlē hokeju, kad Eirovīzija notiekās Ziemassvētkos, taču hokeju nespēlē, vai ne? Šis noteikti nav pirmais gads, kad ir tik ļoti cieši šie divi pasākumi notiek. Es atceros, kā mēs vienā kompānijā mēģinājām dalīt televizoru, kurš ir pelnījis vairāk skatīties, vai hokeju vai Eirovīziju. Kopš bērnības es atceros, ka man vārda diena vienmēr ir bijusi šo divu pasākumu krustugunīs, un vienmēr ir sabraukuši ciemiņi, un ir bijis strīds un vienošanās, ko mēs tajā vakarā skatīsimies. Tas ir noticis jau gadiem. Tev vārda diena, tu izlēmi.
Es biju par mazu toreiz. Bet lielākoties uzvarēja Eirovīzija, vai arī tur notika kaut kāda viena skatīšanās, Eirovīzijas skatīšanās, jo tur ir svarīgi redzēt visus priekšnesumus un tad pārslēgt uz hokeju. Kāds rezultāts? Gribu, ja es tā kā iesauku nedaudz šo politisko lietu, pie politiskās lietas noteikti mēs varam runāt par balsošanu, par balsošanas paterniem, kā notiek šīs balsošanas, proti balsošana par valstīm, kas mums vienkārši patīk vai kas mums atrodas blakus. Kā jūs vērtējat vispār šādu te balsošanu, vai jūsuprāt tā ir godīga, vai vajadzētu kaut kā, organizatori jau mēģina ieviest kaut kādas pārmaiņas, lai it kā mazinātu šo te reģionālos balsojumus. Es nezinu, vai tas sanāk vai nesanāk, bet kā jūs vērtējat šo te balsojumu šobrīd, kā tas notiek esošajā ietvarā, Miroslava? Runājot par balsošanu, man liekas, ka tomēr, ja tā ir Eirovīzija, un tas raidījums ir domāts cilvēkiem, tāpēc es domāju, ka lielākai svarai jābūt tomēr skatītājiem. Tas ir televīzijas raidījums, televīzijas skatītājiem jābūt lielākam svaram. Man liekas, ka tieši ieviešot šos žūrijus, nedaudz ir ieviesta arī politika, jo žūrija ir tie 5 cilvēki, kuram, vai ne, pretstātā pret tūkstošiem un miljoniem skatītāju, kuri balso, un tad ir tie 5 cilvēki, kuriem arī ir 50% no rezultāta. Un citreiz es redzu, jo es katru gadu pētu, kā ir balsojusi žūrija, ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, un tur var redzēt politiku. Jo kāpēc, piemēram, Armēnijas žūrijai vienmēr Azerbaidžāna liek pēdējā vieta un otrādi? Nevis tāpēc, ka dziesmē slikta vai dziedātais ir slikts, bet politika. Arī, diemžēl, citās valstīs es redzu, ka tieši žūrija balso politiski citreiz. Nevienmēr un ne visur, bet tā tas notiek. Kas attiecas uz kaimiņu balsošanu, tad kaut kur varbūt tas ir, jā, mēs balsojam par kaimiņiem, jā, lietuviešiem ir laba dziesma, kāpēc nebalsot, bet, lai uzvarētu Eirovīzija, nevar tikai nobalsot par kaimiņiem, jo Eirovīzija piedalās, cik tur 30, 40 valstīs, jā, nevar uzvarēt tikai balsot par kaimiņiem, tas kaimiņš nevar uzvarēt, tāpēc, ka lai uzvarētu, vajadzētu, lai visas arī citas valstis balsotu par šo vienu dziesmu, kura saņem visvairāk balsu. Tāpēc, jā, varbūt pastāv nedaudz tā balsošana par kaimiņiem. Nabaga Austrālijā, vai ne, viņam nav kaimiņu. Bet, jā, bet, lai uzvarētu, kā es jau teicu, tur vajag, lai tomēr tā dziesma patīktu vairākam valstīm, un arī žūrijai tikai tādu var uzvarēt. Tāpēc, jā, tur pastāv tā epizode, ka balso par kaimiņiem, un šogad atkal ir mainīts. Fani jau tur nevar saprast, kas tur jau tagad notika ar to balsošanu, jo gandrīz katru gadu kaut kas tik mainīts. Pusfināls, pirms tam bija, ka pusfināls žūrijā nebalsoja, tikai skatītāji balsoja, tagad būs arī, ka skatītāji gan žūrijā balso pusfinālos, un redzēsim, kā tas ietekmēs rezultātu, bet, kā es jau teicu, mans viedoklis ir, ka jādod vairāk iespēju balsot tomēr skatītājiem, nevis 5 cilvēkiem, kurus izvēlās konkrēti televīzijā, un mēs nezinām, kas tie par cilvēkiem līdz publicēt rezultāti. Tāpēc, jā, paldies. Ko jūs teiksiet? Edgar? Jā, Miroslavs vai visu plus mīnus pateica. Es gan teiktu, ka mums kā, jā, mēs tur skatāmies, tur Azerbaidžānā, Armēnijā, tur savā starpā reti kādu punktu iedod viens otram. Ir skaidrs, ka Kipra, Grieķija viens otram 12 punktus dos, tur neko neizmainīs. Viņi var aizsūtīt jebko, viņi viens otram 12 punktus iedos. Tāds vienkārši ir, tāds paliks, tur neko neizmainīt. Tāpat arī mēs vienmēr gaidām, vienmēr arī ir Eirovīzija, un mēs, Lietuva balso, tā jau iedos kādu punktiņu, mums tā jau Igauni iedos mums punktiņu, vai ne? Un tad ņem un neiedod. Jā, ret tā notikās. Īrijas latvieši taču sabalsos, UK latvieši sabalsos, Norvēģis latvieši sabalsos. Mēs arī uz tā rēķinamies. Bet par to, par tie jaunumi, ka šogad žūrija balso pusfinālā, es domāju, ka tas mums kā mazai valstī ar salīdzinoši mazāku budžetu, tas ir ļoti, ļoti labi, ka žūrija balso, jo tagad ir tikai skatītāji balso pusfinālā, tad bieži vien balsis norāda kaut kādi vienkārši iespaidīgi šovi ar kaut kādu nedaudz balagānu varbūt vai kā, kur vienkārši noķer to skatītāju uzmanību. Un es ceru, ka tas, ka ir ievies žūrijas balsojums pusfinālā, tas nāks Latvijai tikai pa labu. Es ceru. Dāmas?
Es pēdējo reizi noskatījos Eirovīziju pilnā garumā 2021. gadā, un es ļoti spilgti atceros, kā es balsoju tagad, jo es biju apņēmusies, ka man būs budžets, un tad es balsošu, lai es nepāršautu par strīpu. Tas man liekas ļoti svarīgi katram balsotājam, jo tur var viss kļūt traki. Un es zinu, ka es vienmēr gaidu, ka Latvijai kaimiņu valsts piešķirs punktus. Arī bērnībā es tā gaidīju, bet pašai balsojot, es nekad nedomāju par to, ka man jānobalso par Lietuvu vai Igauniju. Es vienmēr nobalsoju par to, kas man šķiet visaizraujošāk un visforšāk tajā brīdī. Un tur laikam arī ienāk tas faktors, ka tev nepietiek tikai ar kaimiņiem. Jā. No rīkotāja skatu punkta, cik svarīgi ir tas, ka mums ir šis te reģionālā draudzība un cik ļoti mēs paļaujamies uz to, un vai veidojot savu priekšnesumu, mēs tā kā piedomājam par to, ka, labi, mums nav tik daudz līdzekļu, bet mums ir draugi un plaša emigrācija visā Eiropā. Nav tā, ka mēs par to tā ļoti daudz runātu, par to, ka šis priekšnesums tieši šajā gadījumā uzrunās igauņus, lietuviešus, bet, protams, ka mēs ceram, ka tas nospēlēs kaut kādu lomu. Mēs skatāmies, kā pusfināli ir izkārtot, vai tur vispār mūsu kaimiņu valsts var piedalīties, vai arī valsts, kurās ir šī diaspora pārstāvēta no Latvijas. Bet es domāju, ka tas priekšnesuma uzdevums ir būt maksimāli veiksmīgam, maksimāli pamanāmam, labai dziesmai, spilgtam priekšnesumam, spēcīgam vokālam. Tur ir daudz tie aspekti, kas vienkārši jāņem vērā, jo Miroslavs jau arī teica, un arī Edgars, un visi teica, ka mēs vienkārši svarīgs tas priekšnesums pats par sevi. Un tev jāizceļas visā tajā vidū, un tad tu vari nostrādāt, un tad maza valsts var arī tikt to tālu. Mēs esam bijuši pirmajā vietā, vai ne? Edgar, varbūt kā eksperts, vai tu vari cilvēkiem paskaidrot, jo tāds jautājums ir ļoti bieži. Kāds sakars Eirovīzijai ar Austrāliju? Tieši kāda, un man patīk parasti internetā ir mīmi parādās par to, kā mainās geogrāfija, mainās karte, Austrālija atpeld uz Eiropu uz šo te nedēļu, un tad aizpeld atpakaļ. Kāds sakars? Jā, arī Azerbaidžānām un tam līdzīgi. Jā, jā. Tas vienkārši pasaules lielākais šovs, uzreiz Super Bowl, un Austrālija arī vēlējās piedalīties tajā, un lai gan par spīti tam, ka tur ir absolūti cita laika zonas, kā viņi tur skatās, tur ļoti interesanti watch party varētu būt. Un jā, viņi vienkārši gribēja arī lekt iekšā šajā visā un piedalīties šajā mūzikas olimpiādē. Tāpat kā olimpiskajās spēlēs grib piedalīties visu valsts, tāpat arī Austrālija gribēja šeit. Ir Maroka piedalījusies Eirovīzijā, nemaldos. Ir Turcija agrāk piedalījās, turpat Rīgā uzvarēja Turcija. Tā kā, ir valsts, kas vienkārši grib lekt iekšā te visā, jā. Turcija ir arī, jā. Turcija ir tā kā pa pusē vismaz Eiropas pasaules daļā, to ir vieglāk iedomāties nekā pavisam atsevišķs kontinents pilnīgi citā pasaules nostūrī. Bet kā tas, jūsuprāt, ietekmē to, ka tā pārstāvniecība tiešām nav tikai no Eiropas, un ko tas dod tiem rosolam, kas veidojas šajā te Eirovīzijā? Anna. Ko tas dod? Tas dod to krāšņu. Man liekas, ka Eirovīzija ir zināma ārpus Eiropas robežām, to skatās arī citu vietu. Tas ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem dziesmu un izpildītāju šoviem. Man nav iebildumu, ka Austrālija tur piedalās. Arī šajā gadā, ja vairākas valstis nepiedalās, tas, protams, ietekmē to, cik daudz naudas Eirovīzijas budžetā kā tādā ir. Jāsaprot, no mūsu viedokļa, skatoties uz to, kāds šovam panākumu Latvijā, mūsu interesi, lai šovs turpinās, un lai tas ir košs un krāsains, lai tajā ir daudz valstis, lai tas veids un piedāvājums ir daudzveidīgs un iekļaujošs un visaptverošs. Un no tāda aspekta es neredzu tur problēmas. Es arī domāju, ka diezgan daudz mūziķi gadā, kad uzvarētu Austrālija, varbūt vēl vairāk pieteiktos Supernovā, jo gribētu braukt uz dziesmu konkursu Austrālijā. Es vienkārši tā mīnu otrā pasaules malā aizbraukt uz dziesmu konkursu, diezgan izaicinoši. Jā, un tad būs līdzīgi kā Formulā 1, kad ir Grand Prix kaut kur Amerikā, un tas ir pilnīgi nesakarīgā laikā Eiropas faniem skatīties tās sacīkstes, tad arī šeit būtu jautājums, vai mums ir rīta rosme ar Eirovīzijas šovu, vai kas tas būtu. Bieži vien izskan, tad, kad Latvijai sliktāk veicas Eirovīzijā, ka Eiropa mūs nesaprata. Un šeit gribēju parunāt par to, kas ir tas, ko Eiropai vajadzētu saprast par Latviju. Ko mēs gribētu, lai Eiropa saprot no Latvijas kā dalībnieka šajā te lielajā
ballītē? Miroslav. Ko Eiropa grib saprast no Latvijas? Nu, es vienmēr biju tās, laikam, cilvēks, kurš teica, ka mums jāsūta dziesmas latviski. Mums bija viena dziesma 4. gadā, jā, toreiz neveicās labi, bet man liekas, ka, nemaz man liekas, bet no Eirovīzija pašā sākumā, pirms 70 gadiem, kāpēc tika izvedēta Eirovīzija, lai vienotu Eiropu, lai parādītu, ka mēs esam vienoti, bet arī dažādi. Katram ir sava valoda, savā kultūrā un tālāk. Un man vienmēr patīk, ka Balkānu valstis vai tāpat Francija, Itālija, viņi sūta dziesmas savā valodā. Balkānu valstis citreiz parāda arī savu kultūru, savus kostīmus, kaut kādus, ja, tērpus. Un tāpēc es vienmēr biju tas, kurš teica, ka mums jāsūta dziesma latviski. Mums jāparādā, ka mēs atšķiramies, ka mums ir sava valoda, ka mēs varam aizsūtīt kaut ko daļu no sevis. Tāpēc man ļoti prieks ir, ka pagājušajā gadā bija dziesma latviski, mēs bijām finālā, pirmoreiz Eirovīzijas finālā skanēja dziesma latviski, un šogad tas turpinās, un es domāju, ka jā, ka arī mazā valsts var kaut ko parādīt, un ka Eirovīzija visās valstīs ir vienādas. Jā, varbūt naudas ziņā, varbūt tur citās valstīs varbūt savu priekšnesumā vairāk naudas ieguldīt, jā, bet katrai valstī ir balss Eirovīzijā, katrai valstī ir 3 minūtes, jā, tur nav tā kā, ja tu esi lielā valsts un tu vairāk maksā, tev ir 5 minūtes, vai tu vari vairāk pa 6 cilvēkiem uz skatuves laist. Tāpēc es domāju, ka mēs vismaz uz Eirovīzijas skatuves mēs esam visi vienādi, un man patīk, ka mēs sūtam kaut ko savējo, kas atšķiras no pārējiem. Man liekas, ka tajā brīdī, kad cilvēkiem sāp zaudējums, mēs meklējam kādu, kur vainot, un tad mēs vainojam to Eiropu, kur nesaprot. Un man liekas, ka tā ir tāda frāze, kuru pasakot varbūt paliek vieglāk, bet ja es domāju... Jo mēs esam tādi dziļi un tāpēc mums nesaprot. Kā katrs to interpretē. Bet tad, ja es domāju, ko es gribētu, lai mēs parādām un ko par mums saprot, es gribētu, lai katru gadu mēs sūtam kādu vai kaut ko, ar ko mēs lepojamies. Un mēs varam sūtīt kādu, kurš dzied balādi, un mēs ar to lepojamies. Mēs sūtam dziesmu latviski, mēs ar to lepojamies. Katrā tajā priekšnesumā ir kāds aspekts, kas mūs dara lepnus, un ja mēs to aizsūtam, tad neatkarīgi no tā, ka mūs nesaprot, man gribētos cerēt, ka mēs jūtamies priecīgi par to, kā mēs esam pārstāvēti. Mēs ar to varam lepoties. Anna? Es nezinu, vai Eiropa mūs nesaprot, bet es domāju, tā tradīcija arī ir bijusi ļoti dažāda. Savādāk, kas varbūt atcerēties, bija tāda eiro dziesma, pēc tam bija supernova, ir mainīti veidi, kā tiek izvēlēts mākslinieks vai grupa, kas dodas uz Eirovīziju. Mēs esam bijuši 1. vietā, 3. vietā, 8. vietā, ir bijuši ļoti labi sasniegumi. Ir bijuši gadījumi, kad mēs netiekam pat pusfinālā. No sabiedriskā mēdīja puses mēs esam darījuši visu, lai šo balsojumu laiku un supernovas laiku un dziesmu atlašu laiku mēs maksimāli veidotu tādu, lai tā dziesmu un izpildītājs vai izpildītāji būtu gatavi kāpt uz Eirovīzijas lielās skatuves, jo tā skatuve tiešām, Edgars tur ir bijis, viņš ir izstāstījis, tas pilnīgi cits mērogs, tas ir kaut kas tāds, ko ļoti grūti iedomāties tādā Latvijas kontekstā. Un tad mūsu uzdevums droši vien to Latvijas mēroga konkursu paplašināt tik tālu, lai tie cilvēki, kas uz turieni dodas, lai viņi jūtas tam gatavi, lai viņi nav iemesti tādā pilnīgi jaunā vidē, nesagatavoti, kas arī droši vien ir bijis atsevišķus gadus, un tās mācības ir bijušas daudzas. Bet, jā, man neliekas, ka Eiropa mūs nesaprot. Es domāju, tie mūsu panākumi rāda, ka mēs esam ļoti labi pret citām arī milzīgām valstīm, kurām tiešām popmūzika ir attīstīta pilnīgi citā līmenī, kuri jau tā ir eksportspējīga prece, un būtībā viņas ir popmūzikas lielvalstis pret mums. Un, jā, man liekas, ka Eiropa mūs diezgan labi saprot. Un ļoti jauka arī, ka pagājušais gads parādīja, ka arī latviešu valodu saprot. Mēs varam tikt ar latviešu valodu finālā, arī ar savu šo te kultūru vēsturisko mantojumu to nesot līdzi. Tā kā jā, bet Edgaram varbūt tur vairāk kaut kādu komentāru. Es tikai visam piekrītu, ko jūs līdz šim minējāt. Absolūti taisnība. Eiropa mūs pilnībā saprot. Varbūt ir bijuši pirms tam gadiem, kad mēs neesam sapratuši Eiropu un ko tur īsti uz turieni jāsūta. Tagad mēs esam sapratuši. Supernova atlases konkurss aug ar katru gadu, manuprāt, gan tehnoloģijas, gan līmenis, gan dziesmu līmenis aug. Mēs arvien mazāk redzam tādas agrāk. Stabili bija Supernova, ir vismaz 2 dziesmas, par kurām parēkt, ja? Tagad tā nav, tagad ļoti nopietnas konkurss, jauni mākslinieki nāk un taisa tās dziesmas, par kurām mēs sapņot tikai varējām agrāk, un šovi kādi, cik daudz cilvēki ieguldās, tā visā tiešām prieks skatīties, un es domāju, ka Eiropa mūs arvien vairāk un vairāk sapratīs, un
Un tieši šie tautmeitas un Dona panākumi, tas tieši iedrošina arvien vairāk arī mūziķus piedalīties šajā visā pasākumā. Nu, par tām lielajām valstīm mēs jau arī redzam, ka nevienmēr arī lielās valstis tiek saprastas, kad mēs paskatāmies uz Vāciju, uz Lielbritāniju, kuriem reizēm ir 0 punktu daudzu valstu skatījumā. Tas nozīmē, bet ko tas īsti nozīmē? Varbūt mēs par to arī varam nedaudz padiskutēt, vai tās dziesmas tiešām ir metamas miskastē, un šovs ir metams miskastē, un tāpēc par tām nebalso, vai tas ir kaut kāds politiskais protests? Kāpēc cilvēki nebalso, teiksim, par Lielbritāniju bieži? Jā, Kas par vainu? Tāpēc, ka viņi izgāja no Eiropas Savienības. Pavisam noteikti, jā, tāpēc ka viņi hokeju nemāk spēlēt arī, jā. Pavisam vienkārši, Lielbritānija, ka nav atlases konkurss. Viņiem pasaka, tu brauksi. Viss, ja tur būtu atlases konkurss un skatītāji izvēlētos 1 no 10 dziesmām, tur būtu cits. Lielbritānija šo pasākumu vispār neuztver nopietni, viņam pilnīgi pie kājas Eirovīzija. Viņi tiešām tikai, tas Grējams Nortons vada un tas vien humora raidījums viņam Lielbritānija. Ja Lielbritānija sāktu uztvert Eirovīziju nopietni, viņi uzvarētu visus gadus pēc kārtas. Ko viņi sūtīja? Robiju Viljams aizsūtīt, visus stārus aizsūtīt. Nebūtu jēga tam pasākumam. Labi, ka viņi to neuztver nopietni, labi, ka viņi dabūtos 0 punktus. Lai mauc, man patīk. Es atceros to gadu, kad viņiem bija augstā 2. vieta, un Grējams Nortons nezināja, ko komentēt, jo viņš savā komiķa dabā bija pieradis ņirgāties par visu, un arī ņirgāties par to mākslinieku, par ko viņi bija kuru viņi bija aizsūtījuši, un tajā gadā viņš bija bez vārdiem. Pilnīgi. Es redzēju atsevišķus izgriezumus no viņa vadītās šova, un viņiem gāja grūti tajā brīdī vispār tikt galā ar to, ka viņa māksliniekam tik labi iet. Miroslav, vai tev šeit ir ko komentēt? Man, piemēram, grūti komentēt par Vāciju, jo ko tur protestēt pret Vāciju? Kas tur Vācija, ka nekas tur slikti nedara, kāpēc viņam 0 punktu, es nezinu, un viņam ir atlases starp citu, tāpēc grūti komentēt par Vāciju, par Angliju, es varbūt piekritīšu par Lielbritāniju. Jā, Lielbritānija par Eirovīziju varbūt runā arī, visi skatās, bet jā, nav atlases, viņi sūta šogad pat vāciski Eins, zwei, drei dzied angliski, jā, tāpēc varbūt šogad jo īpaši viņi izcēlās ar to, ka viņi uztver šo pasākumu kā par humoru, kaut arī Lielbritānija ir viena no sponsoru valstīm, viena no liela piecinieka, kurā maksā ļoti daudz naudas, lai Eirovīzija vispār notiktu. Bet toreiz, kad viņi saņēma 2. vietu un uzvarēja Ukrainā, Lielbritānija bija ļoti lepna pieņemt šo konkursu, jo, diemžēl, kara dēļ nebija iespējams Ukrainā rīkot šo konkursu. Tāpēc man grūti pateikt, starp faniem nav tā, ka šogad mēs nebalsosim par Vāciju vai šogad mēs nebalsosim par Lielbritāniju, jo īpaši tieši fani izceļ šo lielu piecinieku, kā tad tā, viņi tik daudz maksā, viņi ir sponsori, bet viņam neiet labi. Šogad skatoties uz bookmakeriem, vismaz varbūt Francija būs labi. Itālija, starp citu, nesen ir uzvarējis, kā nesen, jā, pēdējā 10 gada ir uzvarējis, tāpēc ļoti ceru, kā arī kādā no citām lielvalstīm, Eirovīzijas lielvalstīm uzvarēs. Spānija nepiedalās šogad, bet redzēsim, kā ies Francijai šogad. Bet par to Robiju Viljamas aizsūtīšanu no Lielbritānijas, par to es ik pa laikam domāju. Kas būtu, ja, teiksim, no tās pašas Lielbritānijas tiešām brauktu lielie stāri, lielās zvaigznes, kuri savāc ļoti lielus auditorijas. Manā ieskatā, tur nebūtu tā, tas nav Eirovīzijas formāts. Jā, viņi jau vienreiz aizsūtījusi. Viņiem bija Blue. Jā, viņiem bija supergrupa Blue, kuriem likās, uzvarēs, bet... Redz, lielākā daļa Eirovīzijas skatītāji nemaz neklausās. Ikdienā Blue viņam bija pilnīgi vienalga, ko viņi dzied, acīm redzot. Tā kā, jā. Mēs jau sākumā runājām, ka gan dziesmai ir svars, gan priekšnesumam ir svars, un obligāti mākslinieka vārds spēlē lielu lomu. Tieši tik vienkārši. Mēs varējām redzēt pagājušā gadā dziesmu par pirti, vai ne? Cik lielu popularitāti tā ieguva, lai gan tā bija A svešu valodā, B, vienkārši jautras jandāliņš uz skatuves, bet kādus panākumus tā iegūt. Tas pats, kas notika ar Kariju, kas arī ir vienkārši jautra ballīte uz skatuves, nevis ļoti spilgts, liels vārds jau, kas iegrāmatots popmūzikas pasaulē. Ja mēs domājam par to, kā atvarē šogad varētu iet, vai mēs varam turpināt to pagājušo pāris gadu labo ceļu, ka mēs pirmkārt izkļūstam no pusfināliem, tiekam finālā un ka arī finālā sevi labi parādām.
Kā ies atvarēji? Spēlēsim orakulu. Orakulu 5 minūte. Kurš sāk? Es varētu sākt. Es varu. Droši. Tad es. Mana cerība ir, ka atvarē ies lieliski. Man šķiet, ka Tā ir cerība vai tā ir prognoze? tā būs mana prognoze. Es mainu savus vārdus. Tā būs mana prognoze. Ka viņai ies lieliski. Es nenoskatījos pilnu nacionālo atlasi. Es dzirdēju tikai gala dziesmu, noklausījos. Tā kā, jānoklausās melomanieku dēļ. Kas tad, ko mēs sūtam šogad uz Eirovīziju? Un dzirdot to viņas dziesmu un redzot, kā viņa izskatās uz skatuves, man kā pirmreizējiem klausītājiem aizgāja skudriņas pa visām rociņām, un es skatījos un likās, wow, šī ir ļoti iespaidīga dziesma. Un tad man interesēja paskatīties, ko YouTube'ā cilvēki stāsta, kā viņi uztver šo dziesmu, un es redzu, ka tā uzņemt spēja ir laba cilvēkiem, un līdz ar to mana prognoze ir, ka atvarējies brīnišķīgi, jo viņas vokālās spējas, viņas skatuves spējas ir labas, un dziesma ir ļoti laba. Miroslav? Jā, man, protams, gribās, lai atvarē iet ļoti labi, lai viņa būtu finālā, nokļūtu finālā, jo gan dziesma ir ļoti labi, kas uz skatuves arī ļoti, man liekas, labi, un arī pati atvarē viņa ļoti labi komunicē ar žurnālismu. Tas ir ļoti svarīgi arī, jo skatos, ka katru reizi skatos uz citiem arī māksliniekiem, ļoti svarīgi, kā tu komunicē ar žurnālistiem. Ja tu esi ļoti atvērts, ļoti tāds, kā atvarēs šogad viņa ļoti sanāk, un tāpēc viņa parādās presē arī visur, gan arī fanu lapās, un es ceru, ka ies ļoti labi, bet atkarīgs, tur ir ļoti daudz faktoru, mēs nevaram pateikt, būs labi vai nebūs labi. Tur ir ļoti daudz, no kā ir atkarīgs. Tas ir atkarīgs no tā, kurš dziedas pirms mums, kurš dziedas pēc mums. Atvarēt pa vidu apmēram, 9. vieta viņa dziedās pēc kārtas. Kas ir pēc mums? Vai pirms mums būs reklāma un cilvēki aizies taisīt tēju? Vai pēc mums būs kaut kāda ļoti stipra dziesma un tad visi gaidīs to dziesmu? Jo es atceros, piemēram, man liekas, tas bija Zviedrijā un finālā. Man ļoti patika Spānija toreiz tajā gadā, 16. gadā, pirms 10 gadiem. Un Spānija bija tieši starp, man liekas, pirms Spānija bija Krievija, toreiz Sergejs Lazaris, un pēc Spānijas bija Ukraina. Tad 2 dziesmas, kuras varēja uzvarēt, un pa Spāniju visi aizmirsta. Vispār aizmirsta nobalsot, man liekas, visi gaidīja to Krieviju un Ukrainu tajā gadā. Tāpēc, jā, tas ir ļoti vissvarīgi, kas būs. Un vēl svarīgs arī koplāns, kopaina, kas būs šajā pusfinālā. Jo man liekas, Donam ļoti bija plus tas, ka viņš bija atšķirīgs no citām. Tajā gadā nebija tāda varbūt balādu, kur dziedu solo mākslinieks vīrietis, un tāpēc arī tas paveicās. Tas palīdzēja varbūt pagājušajā gadā. Man liekas, ja mēs paskatāmies uz visiem dalībniekiem, tautsmeitas ļoti atšķīrās, gan ar priekšnesumu, kā viņi izskatījās, kā viņi dziedāja, ja? Un tas arī uzreiz ir tāds klikšķis, kad cilvēki balso. Tāpēc šogad redzēsim to kopainu arī visu, kas būs pirms pēc, un tad mēs varam pateikt, bet es ļoti ceru, ka būs labi. Edgar? Es, protams, arī šausmīgi ārkārtīgi ceru, ka atvar tiks finālā. Mēs visi priecāsimies, liksmosim un vairākas reizes dzirdēsim 12 punktu Latvijai. Bet es tagad bišķi palaistīšu to darbu tajā mūsu skaistajā medus mucā. Atvar var tikt finālā, bet absolūti nekas nav garantēts. Un ļoti liela iespēja, ka atvar finālā nemaz netiks. Jo, tā kā Miroslavs arī teica, ir ļoti daudz faktoru. Un šie faktori, protams, kā vienmēr Latvijai šogad ir ārkārtīgi neveiksmīgi. Mums ir briesmīgs gads patiesībā šo faktoru dēļ. Pirms mums uzstājas Kipra. Pēc mums, tas ir pats sliktākais, kas varēja notikt, pēc mums uzstājas Austrālija ar nenormāli spēcīgu dziesmu. Un vēl, kas ir, diemžēl, mūsu pusmā ir arī Ukraina, kura arī nāk ar balādu, ko dzied sievieti. Tā būs patiesībā galvenā konkurenta atvarēji. Un tas arī nospēlēt par sliktu. Vēl arī tas, ka mēs šo dziesmu ēnā, mēs viņu Latvijā, mēs sapratām, par ko ir dziesma, ne? Un vai visi komentētāji pastāstīs pieteikumā, par ko tā dziesma ir, lai tas riktīgi aizrautu to Eiropas skatītāju. Es ļoti ceru, ka tā notiks. Bookmakeri saka 50/50, ka atvar tiks finālā, turēs mīkšķi, lai tas notiek, bet ir ļoti, ļoti daudz faktoru, kas var nospēlēt par sliktu, diemžēl. Ļoti smalka matemātika šajā visā. Anne, kā tev šķiet? Es ļoti lepojos ar atvaru.
Man liels prieks, ka mēs viņu izvēlējāmies šajā gadā. Man liekas, dziesma ir ļoti spēcīga. Un jāņem vērā arī tas, ka dziesmu iesniegšana notiek būtībā iepriekšējā gada rudenī. Mēs nezinām, kāds būs pārējās dziesmas. Mēs nezinām, kurā vietā mēs atradīsimies. Mēs varam izdarīt maksimāli labāko, izvēloties vislabāko dziesmu, kas ir šajā gadā, vislabāko priekšnesumu, vokālu, iespējām, to vērtē žūri un skatītāji. Un es domāju, atvarēja ļoti skaista, ļoti spēcīga dziesma. Tas vien, ka viņa ar šo dziesmu ir iznākusi, nodziedājusi tik spēcīgi, tā kā dāvājusi mums visiem šo dziesmu, kas nav šoreiz, es nezinu, romantiska balāde vai kaut kāds, nezinu, power pops vai vēl kaut kas, bet dziesma tiešām ar savu stāstījumu, ar savu sāpi, ar pilnīgi jaunu problemātiku. Es ar to ļoti lepojos. Es domāju, mēs visi sabiedriskajā mēdījā par to lepojamies, un es ļoti ceru, ka viņai veiksies. Es domāju, ka dziesmai ir ļoti lielas iespējas iekļūt finālā, jo priekšnesums ir nostrādāts. Es saprotu, arī mēģinājumos viņai ir gājis ļoti labi, viņa ir apmierināta ar šo sniegumu un to turpina uzlabot. Tā kā, iespējas ir ļoti lielas, ka viņa tiks finālā. Bet vai viņi tiks tiešām, tur ir tik daudz to aspektu, kurus mēs šobrīd nevaram paredzēt. Tā ir tiešraide, to vērtē žūri un skatītāji, un tas ir ļoti sarežģīts process, kuram būtībā šajā gadījumā radošajai komandai jāiet cauri. Bet viņi pie tā strādā, un viņi profesionāļi, viņi to darījuši arī iepriekš režisors, kurš ir strādājis ar gadiem jau pie šiem Eirovīzijas priekšnesumiem. Tā kā radoši mēs esam izdarījuši visu, lai viņi tiktu finālā. Es domāju, arī dziesmas atlase ir izdarījusi visu, lai viņi tiktu finālā. Mēs uz to ļoti ceram un to ļoti gaidam, bet kā tas būs, to mēs nevaram pateikt. Jā, te dalītas sajūtas par to, kā būs. Protams, mēs visi turēsim mīkšķus un domāsim, sūtīsim labus signālus kosmosā, lai tas notiek. Bet Miroslav, tu teici, ka ir svarīgi, kā dalībnieki runā ar žurnālistiem un vispār ar publiku. Un es atceros citu zēnu gadījumu, kas bija viņu dziesma aizgāja ļoti virāli TikTokā, izmantota bija kā skaņu celiņš. Un ļoti daudz prognozēja, ka lūk, tam dēļ, ka viņi kļuva populāri vēl pirms pašas Eirovīzijas, viņiem ļoti labi ies, bet tad mēs aizgājām, nokļuvām līdz pašai Eirovīzijā, un tur nekas baigi sekmīgi negāja. Kā jums šķiet, vai tas, ka šobrīd Atvara nav ļoti, viņi ir daudz ar žurnālistiem, bet nav sociālos medijos aizgājuši šī dziesma, vai tas ir, ja mēs ņemam, skatoties uz šo citu zēnu piemēru, ka tu aizēji virāls, tad tev kaut kas nesanāk, bet ja tu esi tādā lielākā klusumā, varbūt tas tev palīdzēs. Kā jums šķiet? Vai te ir var meklēt šādas korelācijas vai nevar? Starp tavu redzamību sociālos medijos un to, kā iznāk vēlāk. Man liekas, ka tas ir absolūti pilnīgi pie kājas. Tā atpazīstami sociālos tīklos un tas, kāds hypes tai dziesmai ir pirms tam. 95% Eirovīzijas skatītāji tās dziesmas, ko viņi redz, viņas ierauga viņas pirmo reizi ieslēdzot Eirovīzijas tiešraidi, un tikai tad to uzzina. Ir daudz, ka, protams, pasako vairāk līdzi un zina to visu, bet ļoti, ļoti liela daļa tās pirmo reizi ir tieši ieslēdzot Eirovīziju. Tas sociālo tīklu hypes, man liekas, nav tik nozīmīgs, lai pēc tā spriestu, kā veiksies dziesmai visā konkursā. Piemēram, šogad tās baigais hypes nav par nevienu dziesmu, ka labi Somija un Grieķija, bet tas arī tikai, man liekas, Eirovīzijas fanu burbulī. Es pat šogad, godīgi sakot, parasti es pamanu to pacēlumu vēl maija sākumā. Noteikti, ka tas jau ir par visādām Eirovīzijas lietiņām, bet tagad manā pat burbulī nav ļoti daudz ienācis šis te, un es no tā secinu, ka tiešām varbūt ir kaut kas noticis, varbūt to politisko iemeslu dēļ, ka atsevišķas valstis nepiedalās, vai citas piedalās tāpēc, ka cita, piemēram, runāsim atklāt Izrēla, tāpēc, ka piedalās, citiem ir mazāka interese varbūt par šo. Jautājums, kā jums šķiet, ja mēs skatāmies uz tām dziesmām, kas ir iesniegtas šobrīd, jau dalībai lielajā Eirovīzijā, vai tām ir tikpat forša un augsta kvalitāte, kā bija, piemēram, aizpagājušā gadā, vai tas šovs, ko mēs varētu potenciāli redzēt, būs tikpat kvalitatīvs, kāds ir bijis iepriekšējos gados, vai mēs sagaidām kaut kādu nelielu tādu kritumiņu kvalitātē vai priekā par to, ko mēs tur redzēsim. Šeit es skatos pārsvarā uz lielajām Eirovīzijas ekspertiem, kas ir Edgars un Miroslavs, protams, ar jūsu lielo vēsturisko bagāžu. Es varbūt pateikšu tā, ka, protams, šogad būs savādāk nekā iepriekšējos gados, jo, kā mēs jau vairākas reizes esam teikuši, nebūs Spānijas, un Spānija vienmēr ir atšķirusies ar saviem priekšnesumiem, saviem tērpiem, mūziku, nebūs Īrijas Eirovīzijas lielvalstīs, kura ir uzvarējusi 7 reizes, nebūs Īslandes un citās,
tomēr būs savādāk. Nīderlanda vienmēr ir sūta ļoti labus māksliniekus, ir uzvarējusi pēdējā 10 gadē. Būs savādāk nekā iepriekšējos gados, kā būs citas valstis, kaut kādas valstis nebūs. Protams, atgriežas arī Bulgārija, atgriezusies šogad Moldova. Par to kvalitāti es neteikšu, ka būs savādāk, sliktāk vai labāk. Man liekas, katru gadu mēs dabūjam kaut kādu dziesmu, par kuru visi fano. Ja arī tā nav uzvarējusi, mēs pēc tam viņu klausamies, kā pagājušajā gadā Espresso Macchiato. Jā, man liekas, visi pēc tam fanoja arī TikTok un ne tikai. Un, tāpēc, jā, domāju, ka kvalitāte būs laba. Televīzijas kvalitāte, es domāju, ar katru gadu kļūst labāk un labāk. Es domāju, šovu kvalitāte. Vīne ir jau otro reizi, kad tiek notiek Eirovīzija Vīnē, un Austrijā māk to darīt. Starp citu, tieši vēl varbūt, ko es tagad padomāju, runājot par atvaru, un tieši pirms 10 gadiem, pirms 11 gadiem Vīnē bija Eirovīzija 15. gadā, un toreiz Aminētai gāja ļoti labi, un Aminēta iekļuva finālā, saņem 6. vietu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim šo atkārtot arī ar atvaru šogad Vīnē. Bet varbūt es vēl atbildēšu, ja drīkst par to. Es vēl biju domājis par to iekļūšanu finālā. Šeit ir jautājums, vai tas ir pašmērķis iekļūt un būt tajā finālā, vai tomēr pašmērķis mūziķim ir aizbraukt, parādīt sevi, iepazīstināt sevi. Un, nav svarīgi, vai tu būsi finālā vai nebūsi finālā, bet tu jau esi iepazīstinājis sevi ar Eirovīzijas faniem. Un, man liekas, tas arī ļoti svarīgi, nevajag par to aizmirst, jo ir ļoti daudz mūziķi, vismaz, cik es atceros, Portugāles, piemēram, ir tādi mūziķi, kuri nav iekļuvuši finālā, vai viņi nav balsot, bet fani viņus mīl, viņi piedalās visādas fanu balītes pa visu pasauli, pēc tam var braukāt un pelnīt naudu, un tāpēc tas arī ļoti svarīgi nepazūst pēc tam. Ja arī tu nebūs tajā finālā, bet pirms Eirovīzijas to esi jau runājis ar faniem, runājis ar žurnālistiem, tevi iepazīstinā, un pēc tam tu arī varbūt baudīt. Es atceros Anmariju arī 12. gada Azerbaidžānu. Viņa nav iekļūsi toreiz finālā, bet cik es atceros, pēc tam viņa ir braukusi uz Azerbaidžānu vairākas reizes uzstāties ar koncertiem. Viņa uzaicinājusi ir Azerbaidžānas puse, tāpēc arī ļoti svarīgi pēc tam nepazūst un būt tajā burbulī vēl pēc tam. Jā, tas ir atbildot par to, vai iekļūšanu finālā. Edgar? Jā, es pilnīgi piekrītu. Varbūt nevajag likt tik ļoti lielu svaru to netikt. Tas, protams, ir svarīgi. Diemžēl arī TV reitingi rāda, ka Latvija netiek finālā, to finālu skatās mazāk, ko es absolūti nesaprotu. Tas fināls tāpat jāskatās pilnīgi visiem. Bet, jā, arī netikšana finālā, ja tu esi izdarījis visu, kas ir tavos spēkos, tajā pusfinālā, par ko es absolūti nešaubos, Atvaru ar visu komandu arī izdarīs, tad es domāju, ka ir pamats lepoties, un jau nonākšana uz Eirovīzijas lielās skatuves ir milzīgs panākums. Un ja es droši vien izdarīšu visu, kas viņas spēkos, lai tiktu tajā finālā. Tad, kad mēs skatāmies, jā, es redzu, un droši saki, ko tu vēlies. Ja es atgriežos pie tās sākotnējās domas par kolektīvo prieku, bieži vien man šķiet, ka kolektīvais prieks kopīgās Eirovīzijas skatīšanās, ballītēs vai tādā kopīgā fanošanā par dziesmām, viņas nav ap uzvarētāju dziesmu, bieži vien ir kaut kāda dziesma, kas mums visiem vienkārši ļoti patīk. Un tas, kas man liekas notiek tajā Eirovīzijas skatīšanās priekā, es atceros, kā uzvarēja Måneskin un es lēkāju pa dīvānu ar tām divām draudzenēm dzīvoklī, sadavušās rokās, mēs priekā lēkājām pa dīvānu, jo mums vienkārši dažas dziesmas ļoti patika. Un tagad, ja es to dziesmu dzirdu, es atgriežos tajā skaistajā sajūtā, kas bija toreiz. Un man liekas, ka tas ir mūzikas un Eirovīzijas spēks, ka tā mūzika mūs var aiztransportēt atpakaļ uz to ārkārtīgi skaisto mirkli laikā, kurā mēs vienkārši jutām to superīgo sajūtu. Un vienalga, vai to rada uzvarētāja dziesma, vai to rada dziesma par pirti, kura neuzvar, vai pilnīgi vienalga. Galvenais, ka tā mūzika spēja mūs transportēt, un tā ir tā skaistā lieta šajā. Līdz ar to, vai uzvar ir svarīgākais? Nē. Un tas ir jautājums par virsmērķi, kāpēc Eirovīzija un jā, kāpēc to darīt. Un iespējams lielā daļā gadījumu tas ir par platformu, ko šī vieta iedod, un par iespēju mūziķiem, un par to, ko mēs kā cilvēki varam paņemt kā skatītāji no tā visa kopā. Es ātri iesapināšu, pilnīgi pareizi saku, un vēl piemetam no tam, kurš atcerās pagājušajā gadu uzvarētāju dziesmas melodiju kaut vai?
90% skatītāji neatcerās. Visi atcerās Espresso Macchiato, Vācijas bangeris skan par radio, uzvarētāja dziesma no Austrijas. Nu, kaut ko viņš tur dziedāja, jā, uzvarēja, super, jā, aiziet. Jā, nu līdzīgi, piemēram, tad, kad uzvarēja Lorīna otrajā reizē, un toreiz jau bija Kārijā ar savām zaļajām piedruknēm, un tad visi teica, lūk, Kārijā ir nozagta uzvara, viņiem vajadzēja uzvarēt, jo nu, tas bija tas, kas patika šai te publikai. Tur atšķirās šie te viedokļi starp publiku un žūriju, par ko jau Miroslavs arī minēja, kad šīs te pozīcijas atšķiras. Bet ja jums tagad būtu jāliek likmes totalizatorā, par to, kurš uzvarēs. Mums ir kolektīvā, mums ir balsojums parasti katru gadu ir balsojums par to, kurš uzvarēs. Nu, es palielīšos, es parasti uzvaru šajos te visos pasākumos. Es ļoti labi noprognozēju gan pagājušo gadu, gan aizpagājušo gadu. Tu prognozēji, ka Austrija uzvarēs? Jā. Nopietni? Jā. Ok, labi. Tāpat kā Nemo pirms tam un kas tur bija vēl pirms tam. Šogad, godīgi sakot, es nezinu vēl uz ko likt, tāpēc, ka kaut kā šogad man laikam grūti atrast kaut kādas tādas. Man parasti ir divu pasākumu tests. Viens ir, es mājās paskatos televizorā, YouTube visus šos te skaņdarbus un priekšnesumus, un tad ir otrais tests, kad es braucu auto pie stūres un skaļi klausos visus šos te Eirovīzijas bengerus. Un pagaidām es neesmu nonākusi pie secinājuma, ko man vajadzēja, kas man būs jāliek mūsu iekšējā balsošanā, bet vai jums ir jau izkristalizējušies kaut kādi dalībnieki, kas varētu pacīnīties par uzvaru? Es skatos, lai jums vieglāk, es skatos šobrīd bookmakeru prognozes, un diezgan augstu atrodas Somija, Grieķijā un, protams, Izraela, kas ir ļoti lielā mērā varētu būt politisks balsojums līdzīgi kā iepriekšējā reizē, bet, dziesma nav laikam ļoti slikta, bet, ko jūs teiksiet? Kas uzvarēs? Palīdziet man izvēlēties savā balsojumā, uz ko man uzlikt? Miroslav, kas uzvarēs? Šeit, ja es drīkstu atbildēt, tā sadalīšu to atbildi uz divām daļām. Pirmā daļa ir tā, ka tiem Eirovīzijas faniem un žurnālistiem, kuri katru gadu brauc uz Eirovīziju, Eirovīzija nozīmē arī tas, ka tā valsts, kurā uzvar uz to valsti, mēs brauksim nākamgad. Un tas ir arī viens no varbūt tādiem ļoti jaukiem un jautram lietam no Eirovīzijas, ka katru gadu Eirovīzija notiek citā valstī, un mēs varam braukt uz turieni un iepazīt to valsti. Un tāpēc arī varbūt ir atbildot, kurš uzvarēs, viens ir tās, uz kurien es gribu nākamgad braukt, ja, un tad es skatos, lai uzvar Francija, es gribu uz Franciju varbūt nākamgad aizbraukt, vai tur, lai uzvar vēl kāda valsts, Itālija, varbūt tad es uz turien gribu aizbraukt, jo, ja uzvarēs Somija, Somija bija Eirovīzijas 7. gadā, es jau tur biju, gribas kaut ko uz kādu citu valstu aizbraukt, tas ir varbūt joks, ja. Jā, bet, ja mēs skatāmies, tad pēc bookmakeriem ir Somija, un arī pirms lielas Eirovīzijas ne Latvijas, bet visi fani, kas ir Eirovīzijas fanu klubos, un ir vairāk nekā 40 fanu klubi pa visu pasauli, un katrs fanu klubs balso, un tad mēs liekam kopā, un tad mums ir tāds viens balsojums no visām 40 valstīm. Un starp Eirovīzijas faniem arī balsoja visi par pirmā vieta ir Somija, un arī Latvijas Eirovīzijas fani ir balsojuši šogad šajā balsojumā, un arī Somija ir pirmā vieta starp Latvijas faniem, tāpēc, visticamāk izskatās, ka būs Somija. Kaut arī gribētu gada varbūt cita valsts, Francija sen nav uzvarējusi vai Austrālija, bet izskatās, ka šogad būs tā Somija, jā. Edgar? Jā, protams, ka negribētos, lai Somija uzvarētu. Somija dārgi aizbraukt, tur burgeris maksā 10 eiro, kā mēs to vispār esam atļauties. Ne? Labāk, lai uzvar Grieķija, es uzskatu. Jā, tur ir izcila virtuve. Tieši tā. Bet, ja tā nopietni runājam, bookmaker prognozēs Somijai pārliecinošu uzvaru, par ko es vispār nesaprotu, kas jūs neesat redzējuši, kā Čiks Viola spēlēt. Bet Viola ir Eirovīzijas tā kā sakrālēs kaut kāds instruments. Parasti, kad dziesmā ir viola, tur ir uzreiz var prognozēt diezgan labas vietas. Tā kaut kā tas ir, jā. Dziesma, protams, laba, viņai ir ļoti milzīgs izredzes uzvarēt, bet es personīgi fanošu par Grieķiju un varbūt vēl kaut kas uzpeldēs interesants augšā. Bet, ja nekas baigi nemainīsies, nākamgad mēs visi lūkosimies, ko sūtīt uz Tamperi vai Helsinkiem. Dāmas.
Man nav viedokļa šajā jautājumā, jo es parasti piedalos totalizatorā tajā brīdī, kad visas dziesmas ir noskanējušas. Vienreiz man ir izdevies atlases pusfināla atlases totalizatorā uzvarēt, un tas notika tikai tad, kad es biju noskatījusies pilnīgi visus priekšnesumus. Un tā kā es esmu dzirdējis tikai atveras dziesmu šogad, un paši Eirovīzijas priekšnesumi man ir pietaupīti. Eirovīzijas ballīte. Eirovīzijas pat ne ballītē. Es zinu, ka es viņus dabūšu klausīties, braucot mašīnā no Ventspils uz Rīgu ar vienu ausi. Tajā brīdī es varēšu prognozēt. Tā kā es būšu tāds parasts skatītājs, kurš tās dziesmas ieraudzīs un izdzirdējis pirmo reizi tajā vakarā. Un es domāju, ka pie šī galda es esmu mazākumā, bet ja mēs paskatāmies kopumā uz sabiedrību Latvijas, tad es visticamāk, ka piedaru tam vairākumam. Lielākā daļa nebūs dzirdējuši dziesmas pirms tam. Anna? Man ir līdzīgi, es neesmu iepazinusies visām dziesmām. Man interesē, kā tās izstāsta, ka tās skan tieši Eirovīzijā, šajā kokteilī, kur tu redzi gan tiešraidi, gan visu šovu, gan visu pārējo, un tad var apmēram saprast, kā tas viss izskatās kopainā. Jo tiešām citreiz viena dziesma nozaug otrai dziesmai pilnīgi visus posmi, un citreiz atkal sanāk neveiksmīgs priekšnesums vai vēl kaut kā. Man nav viedokļi. Es ceru, ka Atvaru uzvarēs. Esmu par Atvaru. Es ātri piebildīšu, bet mīļā miera labad, es atvainojos par savu ārkārtīgi politisko teikumu, bet lai Izraela neuzvar, lūdzu. Tīri Eirovīzijas pašas dēļ, lai es negribu redzēt to shit-show, kas notiksies tajā brīdī, Izraela uzvarēs šogad. Tas vājprāts. Mums to nevajag. Mums vajag, lai mums mīļā Eirovīzija turpina savu ceļu un atrisinās visu politiskie jautājumi. Mēs arvien vairāk un biežāk tiekamies pie TV ekrāniem. Jā, un tagad vēl pavisam nenopietna prognoze. Katru gadu viens no, tā kā es minēju, sakrālais elements ir viole. Vēl viens ļoti nozīmīgs elements ir spīdīgi peltkostīmi sievietēm. Vai, kā jūs domājat par par šī gada modes izpausmēm? Vai šis te, trends saglabāsies, ka daudzām dziesmām sievietēm būs šie spīdīgie peltkostīmi, vai arī nebūs? Miroslav? Par kostīmiem es atvainojos, bet iespējams tas ir stulbākais jautājums, kādu es esmu uzdevusi šajā podkāstā, bet mani tas ļoti interesē, jo katru gadu ir vismaz 4 sievietēm ļoti līdzīgi spīdīgi peltkostīmi. Vismaz par Aturu varu droši teikt, ka viņai nebūs peltkostīmas. Es redzēju no mēģinājuma bildes un video, ka tur viņai nav peltkostīmas, bet varbūt tas ir, jo tas ir ne tikai, nav tik nopietns tas konkurss, varbūt arī citreiz gribas pasmieties, tāpēc varbūt arī uz skatos mēs redzam arī tos pašus tur kādus dzīvniekus nereālus, vai peltkostīmus, vēl kaut ko, jo arī dažas valsts, viņa grib arī, tas pats Karjo, vai ne, Karjā no Somijas toreiz, viņam arī bija tāds jokains tāds priekšnesums, tāpēc, redzēsim, bet varbūt, es varbūt patikt varu, ko nevajag darīt, nevajag nekāds kopēt iepriekšējā gada uzvarētāju. Varbūt tas būs grūti šogad, bet citreiz bija tā, ka uzvara tur, tā pati viole, starp citu, kad Aleksandrs Libaks uzvarēja, tad pēc tam mēģināja ar to violi tur braukt dažās valstīs. Tas nekad neiet otro reizi, nekad, ja tu pēc tam kopē to uzvarētāju iepriekšējā gada, pēc tam tie rezultāti nav tik labi. Bet, jo vairāk šovu skatos, man liekas, tas ir labi. Tas, kā es jau teicu sākumā, tas ir televīzijas šovs, tas nav radio, tas nav tā, kā mēs klausamies un balsojam. Mēs arī gribam kaut ko redzēt, lai ir šovs kaut kāds. Bet no otras puses ir bijuši gadi, kad Portugāla ir uzvarējusi, tur bija viens solo mākslinieks, nekāda šovu, viņš viens pats stāvēja uz skatos, tāpat Lorīna, viena pati uz skatos, viņa ir uzvarējusi bez nekāda šovu. Tāpēc tas ļoti grūti prognozēt, kas būs, kādu elementu paņemt uz skatos, lai uzvarētu, tas ir ļoti grūti prognozēt katru gadu. Jā, no vienas puses nevajag kopēt, es piekrītu, bet cik daudz jaunas lietas var izdomāt. Un tātad spīdīgie peltkostīmi ir diezgan efektīvi, man gribētos teikt. Es tiešām pēdējo reizi pilnā garumā pirms 5 gadiem skatījos šovu, tur bija spīdīgie peltkostīmi. Un, man liekas, ka katru reizi, kad es pamanu, ka uz skatuves ir nonācis kaut kas pilnīgi jauns un super radošs, tas diezgan lauž tos cilvēku prātus, un viņi nav pārāk priecīgi. Viņi saka, ka tas kaut kāds balagāns, un no tā atkal veidojas tas priekšstats, ka to Eirovīziju nevajag skatīties, ka tas vienkārši briesmīgi, un kas tur vispār tu tikai kaut kādi jocīgi cilvēki, jocīgos tērpos un kaut ko tur dara. Jā, jocīgi cilvēki, jocīgos tērpos, Lordi, kas uzvarēja. Jā, arī
Piemēram, tad jautājums, kur ir tā robeža, kur ir par tālu. Bet man liekas, ir pāris lietas, kas ir efektīvas. Man gribās teikt, ka tie spīdīgie peltkostīmi iespējams ir daļa no tā, daļa no šova. Vai es pati neizvēlētos šādu tērpu, bet es nevienam nevaru aizliegt un teikt, ka nē, nedariet to. Tāpēc jautājums par sabiedriskajiem mēdījiem. Pagājušā gadā, aizpagājušā Spānijai bija ļoti tāds skaists priekšnesums, uzstājās sieviete, un viņai bija 2, man liekas, līdzdejotāji, kas dejoja tādos ādas apakšbiksēs, vīriešu kurpēs. No sabiedriskās... Ko, lūdzu? Tev problēmas rādas apakšbiksēm? Nē, man vispār nav nekāda problēma. Es priecājos par visiem izpausmēm. Es runāju par to, ka sabiedriskais mēdījis vai konservatīvai publikai tas patīk vai nepatīk. Vai tur ir kaut kādas galvas sāpes tajā brīdī, kad redz, ka ir priekšnesumi tādi varbūt mazāk konservatīvi. Man liekas, ka ādas apakšbikses nav tas lielākais, kas ir radījis konservatīvās publikas sašutumu. Manuprāt, Nemo, ja nemaldos, radīja daudz lielāku, un arī Končita radīja daudz lielāku apjukumu un komentārus par to, kas un kā. Tā kā es nedomāju, kādas apakšbikses vai kaut kādas specifiskas apģērbs, ja kaut ko radījis, bet saistībā ar spīdīgiem triko vai peltkostīmiem. Man šķiet, ka tajā gadā, kad viņi bija visvairāk, varbūt tas bija tas gads, kad tu redzēji. Man liekas, ka bija Beyoncé tieši tajā laikā, bija iznākuši vairāki, viņai bija koncertūra un viņai bija tieši šis tērps, un, manuprāt, Eirovīzija tomēr atspoguļo to populārās mūzikas dažādas tendences. Jācer, ka būs arī kaut kas tik jauns, kā toreiz, laikam, Zemerlovam bija tas 3D, kur tie cilvēciņi dejoja, kas bija atkal tik nenormāli interesanti tehnoloģisks risinājums, ka dziesma bija tik laba un tas viss kaut kā saslēdzās, kā aizgāja pašā priekšplānā un ieguva 1. vietu. Tie pārsteigumi var būt dažādi. Mūsu pienākums ir paturēt šo atvērtību pret sabiedrību, pret autoriem, pret izpildītājiem un piedāvāt šo dažādību arī auditorijai. Es domāju, tās robežas viņas ir kaut kur noteiktas, bet viņas nav tik krasas, kā ādas apakšbiksē kaut kas aizliegts. Tas nav tas, ko mēs nedrīkstam rādīt. Tas būtu ļoti, ļoti skumja diena, ja pēkšņi izdomātu, ka nedrīkst rādīt kaut kādus plikumus vai vēl kaut dažādību Eirovīzijā. Es, laikam, beigtu skatīties šo pasākumu. Droši vien, jā, citi arī neskatītos. Tos pārsteigums jau ļoti gaida. Tā tas ir, jā. Uz šīs pozitīvās nots par ādas apakšbiksēm, es domāju, ka es arī noslēgšu mūsu sarunu. Atsaucoties uz tevis teikto par kolektīvo prieku un to, vai mēs fanošanu par Eirovīziju varam uzskatīt par tādu guilty pleasure, vai mēs drīkstam par to lepoties, es aicinu atcerēties vienu no izcilākajiem priekšnesumiem, ko Latvija ir aizsūtījusi, jo uz Eirovīziju bija Pirāti. Man liekas, ka tā bija īsta balīta uz skatuves, kas Latvijai netipiski un tik citādi, un tu skaties to un nesaproti, vai tev patīk, vai tev nepatīk, vai tev drusku kauns, vai tu esi iemīlējies tajā priekšnesumā. Un tas ir tik ļoti, manuprāt, par Eirovīziju. Un man liekas, ka šajā nedēļā, kad mēs dzīvosim Eirovīzijas zīmē, par to tad arī tam būtu jābūt, ka mēs visi esam dažādi, mēs drīkstam būt dažādi un priecāties par visdažādākajām lietām. Līdz ar to paldies jums šodien, ka jūs atnācāt uz mūsu ierakstu un vai uzvar, kas uzvar, bet vēlēsim Antverei labu startu. Paldies! Un tā skatītājiem!